Labdien! Bija man tāds periods, kad es saslimu ar depresiju, ļoti nopietni un smagu depresiju, un man bija dienā vairākas panikas lēkmes un smagas tās panikas lēkmes, un reizēm bija tā, ka bija jāsauc ātrā palīdzība un jābrauc uz slimnīcu, un es slimnīcās esmu bijusi vairākas reizes, un tajā laikā es aizmirsu lūgt par Dievu, jo man bija ļoti, ļoti grūti. Un ar veselību bija tā kā bija, un vienā dienā man draudzene uzrunāja, vai tu negribi atnākt padziedāt uz baznīcas kori, un es tiešām jutos ļoti slikti, un es saņēmu sevi un aizgāju uz baznīcas kori, jo tā bija svētdiena, un man arī tajā laikā nepatika palikt mājā vienai, jo man bija šī depresija, un es aizgāju padziedāt. Pēc dievkalpojuma es piegāju pie mācītāja un teicu, ka es vēlos atgriezties draudzē. Un es viņam izstāstīju arī par savām veselības problēmām, un gāju uz dievkalpojumiem, saņēmu vakarēdienu, sakramentu, un vienā no dievkalpojumiem mācītājs uzrunāja par alfas kursu. Un mani tas ļoti uzrunāja. Es biju mājās uz darba nespējas lapas tajā laikā, un es otrdienās varēju brīvi pievienoties alfas kursam. Mēs pieslēdzāmies Svētai Ģertrūdai un klausījāmies alfas kursu. Un tad alfas kursā piedāvāja šo nedēļas nogali. Man cilvēki dalījās pieredzēs par nedēļas nogalēm un no Ģertrūdes, un mani arī uzrunāja, ka man jāpiedalās šai nedēļas nogalē. Bet, protams, es biju uz darba nespējas lapas, un manas finanses bija tik, cik bija, pateicībā Dievam. Un es pieteicos alfas kursa tā nedēļas nogalē, un es tiešām vienalga, kur es iegūšu šo naudiņu, bet es piedalīšos šai. Es esmu nolēmusi piedalīties nedēļas nogalē. Un dažas dienas pirms šīs nedēļas nogales man ienāca vidu naudiņa. Un tā naudiņa bija tieši tik, cik bija nepieciešams samaksāt par nedēļas nogali. Un tā es devos līdzi saviem draudzes biedriem, mācītājiem, un mēs devāmies uz to nedēļas nogali. Protams, man ar veselību bija tā kā bija, es biju uz depresantiem, es dzēru zāles, un es sevi piespiedu, un es tur biju, un es klausījos aizlūgšanu, klausījos slavēšanas Dievam, es dziedāju, un tad notika aizlūgumi, un es ieraudzīju, ka aizlūgumus arī aizlūdz tieši arī Kristus Kalniņš. Un es nolēmu, ka man ir noteikti jāpieiet pie Krista. Bija ļoti gara rinda. Es jutos tā, kā jutos. Es ar pēdējiem spēkiem sagaidīju šo rindu, bet es sagaidīju un es piegāju pie Krista. Un Krists šo aizlūgumu uzrunāja mani aizlūgumā, un viņš uzrunāja ļoti interesantiem vārdiem, kur viņš lika man pārdomāt manas attiecības pašai ar sevi, attiecības ar Dievu. Un viņa vārdi man tiešām ļoti aizskāra. Un man tas tiešām šie vārdi lika man nomainīt domāšanu un uztveri par dzīvi, par sevi, par Dievu. Un atbraucot mājās no alfas kursā, es turpināju veseļoties un piedzīvoju daudzas dievjaušības, kā es ātri tiku pie ārstiem, un es tiku pie labiem ārstiem, jo man bija arī citas veselības problēmas, ne tikai šī depresija un panikas lēkmes. Un pirmais, ko es pamanīju, ka man mazinājās panikas lēkmes, un es pamanīju, bet man nav panikas lēkmju. Un pamazām tika samazināti antidepresanti, un principā es nogāju no antidepresantiem. Un slava Dievam, pateicība Dievam, es esmu dziedināta no panikas lēkmēm. Un es esmu ļoti pateicīga alfas kursam, nedēļas nogalē un tieši Kristam Kalniņam un Dievam, jo caur Kristu ar mani runāja Dievs, un man tas lika visu pārdomāt, izvērtēt, sakārtot attiecības ar tuviniekiem,
ar meitu, un es redzu, ka manā dzīvē nomainās cilvēki, manā dzīvē ienāk gaiši, garīgi cilvēki, talantīgi cilvēki, un es mācos ar katru dienu paļauties uz Dievu, un tas ir darbs ar sevi un dzīvot paļāvībā un pateicībā, un es redzu, ka es ar katru dienu mainos un kļūstu savādāka, mierīgāka, priecīgāka, un es pateicos Dievam, jo Dievs ir bijis manā dzīvē. Tad, kad es biju nekristīta un arī kristīta, un man ir liecība, ka Dievs arī izglāba manu dzīvību, un tas bija tajā laikā, kad es vēl nebiju kristīta, bet principā pateicība Dievam man ir ļoti daudz liecības, kuras varu liecināt un slavēt Dievu un pateikties Viņam, ka Viņš ir manā dzīvē. Pateicība Dievam un pateicībā par katru uzklausīto lūgšanu. Un es katram kristīgam brālim vai māsai iesaku pievienoties alfas kursam, noklausīties šīs brīnišķīgās lekcijas, šīs brīnišķīgās nodarbības, jo pateicoties šim mainījās un mainās joprojām mana dzīve. Pateicībā slava Dievam! Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Jā, debes Tēte, paldies Tev par šo dienu, paldies Tev, Kungs, par šo mirkli. Paldies Tev, debes Tēte, par šo liecību. Jā, kurā mēs varam atklāt un uzzināt, ka mēs varam nākt pie Tevis ar lūgšanām un vajadzībām pēc dziedināšanas. Jā, Kungs, paldies, ka Tu atbrīvo mūs no veselības problēmām, ka mēs varam Tev uzticēt tās un saņemt, dziedināšanu no Tevis, mīļais debes Tēti. Paldies, ka Tu dod mums citus ticīgus cilvēkus. Paldies, ka Tu dod mums baznīcu, kurā mēs varam droši iet ar savām vajadzībām, kurā mēs varam justies pieņemti un saprasti arī no līdzcilvēku puses. Jā, mīļais debes Tēti, paldies, ka Tu darbojies mūsu dzīvē arī caur citiem cilvēkiem. Jā, ka mēs varam ieraudzīt Tevi pie tā, kā sarunājamies un ko pieredzam attiecībās ar citiem cilvēkiem, mīļais debes Tēti. Jā, paldies Tev arī par alfa kursu, caur kuru Tu tik daudz esi pie sevis atvedis, caur kuru tik daudz cilvēku ir varējuši Tevi iepazīt, mīļais debes Tēti. Jā, Kungs, un es Tev lūdzos par katru vienu, kurš šobrīd cieš no kādas kaitas, kurš piedzīvo grūtības, kurš pārdzīvo, jūtās izmisis, noguris, nobijies. Jā, es lūdzu Tev, ka Tu pieskaries ar savu mīlošo roku katram vienam, kurš šobrīd cieš un pārdzīvo. Kad katrs viens var sajust Tevi un pavērst savu skatienu uz Tevi. Un sākt sekot Tev, neskatoties uz savām grūtībām, sākt sekot Tev un atrast mierinājumu un dziedināšanu Tevī, mīļais debes Tēti. Jā, nāc, Kungs, svētais gars, nāc, Kungs, svētais gars, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visu spēcīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais gars. Āmen.